Tā, nu ko, sveiki, dārgie draugi! Sveiki! Kā jūs jūtaties? Es vienmēr domāju, tas ir interesants jautājums, kā tu jūties ņemot vērā, ja Bībelē teikts, mēs staigājam ticībā, nevis skatīšanā, nevis pēc emocijām, pēc jūtām. Bet zini, kas ir, es ticu, ka tavai ticībai ir jāpārauga iekš tā, ka tavās jūtās atspoguļojās tas, kam tu tici. Tāpēc tas jautājums, kā tu jūties, patiesībā varētu viņu, kā savādāk, ja mēs paiet solīt atpakaļ, viņš varētu skanēt šādi, kā tu tici. Tāpēc, kā tu šodien jūties, īstenībā ir jautājums, kā tu šodien tici. Tāpēc paprasīs vēlreiz, kā tu tici šodien? Un zini ko? Un dievkalpojums ir domāts tāpēc, lai paceltu tavu ticību. Labā vēsts pacels tavu ticību. Un tas nozīmē, tas pacels tavu labsajūtu. Un ejot ārā no dievkalpojuma, tu varēsi teikt, es jūtos labi. Kāpēc? Tāpēc, ka es ticu labi. Tāpēc, ka es ticu labi. Slāvu tev, Dievs. Kurš ir gatavs ticēt labi šodien? Tev nav varianti, ja tu gribi labi ticēt, tev ir jādzird labs vārds. Un zini, ko Dievs ir parūpējies par to, lai tev būtu labs vārds, bet tad, kad tu dzirdi labu vārdu, tev ir jāsavienojās ticībā ar šo labo vārdu. Un tad, kad tu savienojies ticībā ar labu vārdu, tad tu sāc labi ticēt un tu sāc labi justies. Atceries to katru reizi, kad nākamreiz tev būs spiediens no vēlna nejusties labi. Atceries to, ka tas nav jušanās jautājums, tas ir ticības jautājums. Zini, ko? Kādam tas vien bija jādzird, tikko kā man liekas. Tas jau, es vēl neesmu pat sācis, bet jau tas bija jādzird. Slāvu tev, Dievs. Tāpēc, papiņi, mēs nākam tavā priekšā, mēs esam tavā priekšā, mēs baudām tavā priekšā, mēs dzīvojam tavā priekšā, mēs elpojam tavā priekšā, domājam, runājam un skatāmies un redzam visas lietas tavā priekšā. Jo tu esi vienīgais, kura priekšā ir patiesi vērts būt, kura klātbūtnē atverās visa patiesība, kuras klātbūtnē, tavā klātbūtnē nobrūk visi meli, aiziet prom aizvainojumi, rūgtums, ienaidnieka sētās nezāles un dzīvība plaukst, halleluja. Un mēs esam šīs dzīvības rezultāts. Mēs esam šīs dzīvības pārpildīti. Mēs esam svētā gara mājoklis. Mēs esam visas gudrības, patiesības, spēka, skaistuma, uzvaras mājoklis. Slāva tev, Dievs! Tu esi izvēlējies dzīvot mūsos, mājot mūsos, vadīt mūs. Slāva tev, Dievs, un tavu godību līst pāri par atvērtas sirds bērnu, par bērnu, kas ir ar atvērtu sirdi. Tavu godību plūst pāri un apņem tos, ar ko mēs nonākam kontaktā, un mēs patiesi esam pilsēta, kas ir būvēta uz kalna. Mēs esam gaisma šai pasaulē, kas ir tik nepieciešama. Mēs esam zemes sāls, kas parūpējās par to, lai dzīve šeit būtu ar garšu. Un tas ir tikai tāpēc, ka tu esi izvēlējies dzīvot ne tikai mūsos, bet caur mums. Un tāpēc mēs šodien esam šeit, lai pateiktu, mēs atdodam savu brīvo gribu labprātīgi tev. Tāpēc, ka, lai gan tu dzīvo mūsos, tu nekad nespiedīsi mums darīt lietas, uz kurām mēs neesam vienojušies un piekrituši tev paklausīt. Pat tad, kad tu dzīvo mūsos, tu vari nekad neko neizdarīt caur mums, ja mēs neļausim, ja mēs negribēsim, ja mēs iesim savu ceļu. Un zini kā, savs ceļš vienmēr liekas sākumā foršs un interesants un aizraujošs, bet jo ilgāk mēs to savu ceļu esam gājuši, jo vairāk mēs saprotam, man vairs nepatīk tas ceļš. Vai šeit ir kāds, kas saprot, man vairs nepatīk manis izraudzītais ceļš? Tur nav tas, ko es esmu gribējis. Tur nav tie sapņi, kas man bija. Viņi ir tikai attālinājušies. Vai arī viņi ir atnesuši vilšanos. Tāpēc, Dievs, es atdodu savu brīvo gribu un savu ceļu un savu ideju un savu patiesību. Es atdodu tev, lai tu vari dzīvot caur mani un es varu būt tavs līdzstrādnieks. Nevis kalps, nevis pabērns, bet dēls, meita, tāds, kas ir līdzstrādnieks, kas darbojās kopā ar tevi, iet soli solī, domā kopā par lietām, runā kopā par lietām un dara kopā lietas. Līdz mirklim, kamēr kā Jēzus to pateica, ja tu esi redzējis mani,
Tu esi redzējis manu tēvu. Tu esi redzējis mana tēva būtību manī. Tu esi dzirdējis viņa vārdus caur mani. Tu esi piedzīvojis viņa mīlestību caur mani. Tu esi redzējis, kāds ir mana tēva risinājums caur mani. Slāva tev, Dievs! Jo kāds ir Jēzus, tāds esi arī tu šeit uz šīs zemes, šajā pasaulē. Un svētais gars, viss, par ko mēs tagad runājam, kļūst dzīves tikai un vienīgi tad, kad mēs dzirdam tevi, redzam tevi, saprotam tevi un rīkojamies tavā spēkā un plūstam tavā vadībā. Tāpēc, mans dārgais svētais gars, es apliecinu, ka bez tevis šis dievkalpojums viņam ir nula vērtības. Un tāpēc mums vajag tevi, un tu esi šeit. Un mēs apliecinām, kā draudze kopā, mēs atveram savu sirdi, ausis, acis un prātu, lai sadzirdētu tevi. Es apliecinu, es nododu šo dievkalpojumu tev. Es tev to esmu jau teicis, bet es tev saku vēlreiz. Es sagaidu, ka tu runā uz katru no mums. Es sagaidu, ka tu pieskaries ar savu dzīvību tiem, kas šodien ir panīkuši. Es sagaidu, ka tu pacel augšā tos, kas ir nospiesti. Es sagaidu, ka tu dod gudrību tiem, kas ir neziņā. Es sagaidu, ka tu dod iedrošinājumu un cerību, atjauno šo cerību tiem, kas ir kaut kur viņu palaiduši garām. Jēzus varenajā vārdā. Un es pasludinu, ka šodien notiks zīmes un brīnumi. Un es pasludinu, ka šodien būs dziedināšanas. Un es pasludinu, ka šodien nāks risinājums. Un es pasludinu, ka šodien atnāks ticība neiespējamajām. Un draudze teica amen. Slāva tev, Dievs. Es tev saku, kā ir forši būt draudzē. Zini, ir forši būt Dievu cilvēkam. Ir forši zināt, ka ir kāds, kurš par visu ir parūpējies. Slāva tev, Dievs! Halleluja! Tu zini, kāda brīvība? Slāva tev, Dievs! Tu zini, kāda brīvība ir zināt, ka ir kāds, kurš par visu ir parūpējies. Kurš visu ir sagatavojis. Kurš visu ir nodrošinājis. Tas ir fenomenāli. Man tev ir jāsaka godīgi, es šādu brīvību tikai pamazām ar vien vairāk un vairāk sāku iepazīt. Tāpēc, ka zini, kas ir interesanti? Ir dažādi etapi garīgās izaugsmes ceļā, ja tā var teikt. Ja? Un teiksim, viņi ir tiešām dažādi. Es neiešu viņiem visiem cauri, es nebiju plānojis par to runāt. No otras puses, es vēl vispār neko neesmu plānojis runāt. Tā, ka mēs varam arī droši runāt par to. Bet realitātē ir tā, ka tu piedzimsti no jauna, tu esi šis garīgais zīdainis, ja? Un tev viss ir jauns, un viss ir aizraujošs, un viss ir tāds, viss ir wow! Un tad pēc kaut kāda momenta, ja tu tā aktīvi veji tālāk, ja tu saproti, hei, es taču varu darīt lietas, un man ir aicinājums, un es gribu darīt lietas, un katrs savā jomā, savā veidā, savā formā varbūt, bet tik un tā. Un mēs kaut ko sākam darīt, un tad ir tāds viens moments, kurā agri vai vēl pienāk tāds moments, kurā, hei, es zinu lietas. Es zinu, kā lietas strādā. Piemēram, ticība. Jūs zināt, kā strādā ticība? Es zinu, kā strādā ticība. Ja? Un es sāku mācīt, kā strādā ticība. Un ir viens tāds moments, kurā ir diezgan viegli ieiet nākamajā attīstības pakāpē, kurā tu esi tas, kas dara lietas. Tu dari lietas. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu māki. Tāpēc, ka tev ir pieredze, tu vari, tu māki, tu zini kā, un tu dari. Īstenībā tas ir ļoti loģiski. Īstenībā tas ir diezgan perfekts šīs pasaules modelis. Es beidzot zinu, es paralēli varu pieaugt, es paralēli varu mācīties, bet es esmu šeit, tu esi šeit. Un tad es pakāpos te, tu pakāpies te. Es zinu, es māku, es varu. Un ja es zinu, māku un varu, tad tas prasa no manis manu zināšanu, manu varēšanu, manu mācēšanu. Un jo vairāk es zinu, jo vairāk es varu, jo vairāk es māku, jo reizēm mazāk Dievu tajā visā ir. Es gribu, lai kāds man sadzird. Tagad ieklausies, es neteicu, ka tev nav jāzina, nav jāvar. Ar Dievu tu varēsi to, ko tu nekad neesi varējis. Bet, zini, ir kaut kas īpašs vārdos, ko pateica Pāvils. Hei, manā nespēkā Dieva spēks stiprs parādās, un es tev garantēju, viņš nebija nespēcīgs. Es runāju par Pāvilu. Es tev garantēju, viņš nebija bez zināšanām.
Viņš nebija bez dziļām atklāsmēm. Tieši viņa dziļās atklāsmes viņam ļauj pateikt šos vārdus. Manā nespēkā. Un man Dievs ir radījis, ir 2 momenti, kad tu vari būt nespēcīgs. Tu vari būt nespēcīgs, tāpēc, ka tu esi nonācis līdz savu spēku izsīkumam. Ar savu gudrību, ar savu darīšanu. Vienā mirklī tu nolūsti vienkārši un viss. Un es vairs neko nezinu, negribu, nevaru, nepatīk. Un tad tu saki, Dievs, kas vispār notiek? Kas ir? Un viņš saka, hei, tu beidzot sāc dzert no mana upura, no manas dāvanas. Tu beidzot sāc mani ieraudzīt šajā visā. Forši, tagad mēs varam kaut ko darīt. Un pēkšņi viņa spēks parādās un Dieva labestība ved uz atgriešanos. Ja? Bet ir otrs variants, un tas ir daudz labāks. Un tas ir tas, ko es novēlu katram savam bērnam, es novēlu katram Dieva bērnam, es novēlu pats sev vienmēr arī novēlu. Ir nenonākt līdz tam, ka tu vairs nevari. Bet sava spēka epicentrā, ja tā var teikt, sava spēka kulminācijā pateikt, Dievs, visas savas zināšanas, kā to atkal atgriežos pie Pāvila, viņš gudrs bija, Dieva gars viņā runāja. Es visas savas zināšanas uzskatu par mēsliem salīdzinājumā ar to, kas man ir caur tevi, caur to, ka man ir svētais gars, caur to, ka Dievs, es varu būt šeit, nezinot neko. Es varu būt šeit, nezinot neko. Un pat ja es nezinu neko par šo jautājumu, tu zini visu. Un tagad ieklausies ļoti uzmanīgi. Un kāpēc es teicu, ka man vēl īsti nav idejas, ko es runāšu? Man ir sarakstīts, 5 lapspuses man ir sarakstīts. Vai 4 vai 5, es nezinu. Bet es neesmu pārliecināts, ka man viņš šodien vajag. Tāpēc, ka man bija apmēram 3 dažādi dievkalpojumi, kuros es domāju, tas ir tas virziens, un viņi it kā visi iet kopā, un tajā pašā laikā tie ir dažādi. Un atnākot uz šeit, man tāda sajūta, ka man vajag vispār kaut ko 4. un zini, kas ir? Un tā ir tā brīvība, par ko es runāju. Tāpēc, kad, zini, mēs dzīvojam laikā, kurā ir tik augsti novērtētas zināšanas. Es zinu, es māku, es varu. Skaties, ieklausies uzmanīgi, es esmu sagatavojies. Es gribu, lai mēs tagad nedaudz tādu mierīgāku pauzīti paņemam. Cik daudzi no jums ir bijuši situācijā, kurā tev kaut kas ir jādara, no tevis kaut ko sagaida. Varbūt tev ir jārunā cilvēku priekšā, varbūt tev ir kaut kas, un zini, un tev ir jābūt sagatavojušamies. Es esmu sagatavojies. Kurš ir bijis situācijā, kurā tev rīt kaut kas ir jādara, un tu zini, es neesmu sagatavojies? Zini, tā nav patīkam sajūties, neesmu sagatavojies. Kāds zina, par ko es runāju, vai ne? Jā. Kāds māja rokām un cilvēks slav tev Dievs. Es neesmu īsti sagatavojies. Bet ieklausies, cik forši sajūta ir, kad es tiešām zinu, es esmu sagatavojies. Esmu gatavs. Un zini, kas ir interesanti? Un interesanti ir tas, ka šī pasaule, mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mēs neesam no šīs pasaules, amen? Vai jūs zinat raksturvietas, kurās ir teikts, mēs dzīvojam pasaulē, mūsu piederība nav šeit šajā pasaulē, mūsu piederība ir debesīs. Un tāpēc es gribu, lai tu kaut ko saprastu. Pasaulīgā domāšana, kura pēc savas būtības nevienmēr šķiet slikta un ļauna, jo viņa nevienmēr tāda ir. Bet viņi ir atstājusi savu milzīgu nospiedumu uz neatjaunotu domāšanu ticīgiem cilvēkiem par to, kā šajā pasaulē ir jādzīvo. Un šis jautājums, es gribu būt gatavs. Es gribu būt sagatavojies. Šī ir viena no lietām, kas attur Dieva bērnus no dzīves Dieva spēkā. Ja tu zinātu, cik daudz man cilvēki ir teikuši, Alan, es neesmu gatavs likt rokas uz šo neveseliem. Alan, es neesmu gatavs sludināt. Alan, es neesmu gatavs to, es neesmu gatavs šitu. Es vēl neesmu gatavs. Es esmu jauns, es esmu tāds. Es vēl neesmu izlasījis visu Bībeli. Es vēl neesmu atmetis grēkus kaut kādus tur savus, nezinu kādus tur vēl slepenos. Klausies ļoti uzmanīgi mani. Tu nekad nebūsi gatavs, ja runa ir par Dieva standartiem. Varbūt cilvēcīgi tu vari sagatavot superīgu runu. Tu vari sagatavot superīgus pierakstus, visu to var izdarīt. Bet es tev gribu pateikt vienu lietu. Un tas, ko man svētais gars parādīja. Viņš man teica, hei, es gribu, lai cilvēki tai vietā, lai sagatavotos, iemācītos dzirdēt mani. Vai kāds dzirdēja, ko es tikko kā pateicu? Ieklausies, tev ir visas gudrības avots, kurš ir tevī.
Viņš nav šajā draudzē. Viņš nav manī. Nu kā, es sapratīsiet, ko nozīmē. Viņš ir šajā draudzē, viņš ir manī, viņš ir tevi, bet viņš nav tikai manī. Viņš nav tikai tavā mācītājā, ko tu klausies no Amerikas, vienalga, kur tur. Viņš nav tikai izredzētā cilvēkā. Viņš ir katrā no jauna piedzimušā cilvēkā. Un tāpēc Jēzus saka fenomenālus vārdus. Un vispār ne tikai Jēzus, bet Jēzus saka, pēc tam, kad nāks viņš saka, es jums nevaru teikt visas lietas, ko es gribētu pateikt, bet tad, kad atnāks Svētais Gars, viņš jums atgādinās visu, ko es esmu sacījis. Un mācīs jaunas lietas. Un tālāk jau pēc tam Bībelē mēs lasām, ir teikts, ka viņa svaidījums paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs māca, bet kā viņa svaidījums jūs māca, un viņš ir paties, tā palieciet viņa svaidījumā. Halleluja! Un zini, kas ir? Un mēs esam iemācījušies sagatavoties. Daudz, paldies Tev, Dievs. Skaties, mēs esam iemācījušies sagatavoties uz Svētā gara rēķina, uz attiecību rēķina ar Svēto garu. Citiem vārdiem sakot, ja vidējam kristietim pateikt, un, protams, ja viņš tā kārtīgāk iedziļinātos, viņš, protams, pateikt pareizi, bet ja pilnīgi godīgi viņam pateiktu tādu lietu, hei, rīt tu ej sludināt, pieņemsim. Vai rīt tu ej, es nevajag draudzē, bet vienkārši tu brauc pie tiem cilvēkiem stāstīt labo vēsti. Tur vajadzēs uzlikt rokas kādam. Tur vajadzēs kādam pastāstīt par to, ka ir risinājums finansiāls. Tur vajadzēs piecelt mirušo augšā. Nu, lai kas tas būtu, ja? Un vienkārši, tas būs rīt. Zini, ko darītu lielākā daļa kristiešu? Viņas ieskatītos pulkstnī un nodomātu tā, ir ziepes, jo man nav 24 stundas gavēnim, man ir tikai 19 stundas gavēnim. Ja? Un ko lasīt, un ko ķert, un ko grābt, un vai klausīties, principā, vai klausīties Coplanda ciklu par augšām celšanu, vai Karija Blēka, vai Heigina, vai Andrew Woma, kur ir Alans vispār? Ja? Un saprāt, kas ir? Un tagad ir, un ja tev pateiktu, hei, tev ir 2 varianti, ko tu izvēlēsies. Tu vari paņemt visas savas zināšanas, kas tev ir pa visiem šiem gadiem savāktas. Tu vari personīgi, nav problēma. Tev ir pusstunda saruna pa telefonu. Izvēlies Coplands, Alans, tur vienalga kas. Pat Heiginu no debesīm dabūsim. Tev ir pusstunda laika ar viņu, lai tu sagatavotos. Cik vien labi var. Vai arī pavadi laiku ar Dievu, vispār nedomājot par to, kas būs rīt. Un, skaties uzmanīgi, un Svētais Gars rīt ar tevi runās, kad vajadzēs. Mēs visi ar prātu teikt, protams, Svētais Gars runā ar mani, bet lielākā daļa, es tev garantēju, nejustos droši. Ja viņiem ir vienīgais apsolījums ir, tad, kad tu tur nonāksi, tad Svētais Gars, viņš tev teiks, ko darīt tad. Ja? Un zini, kas ir? Un man Dievs ir mācījis šādi rīkoties. Man Dievs ir šādi mācījis. Man ir bijušas tās reizes, gadus atpakaļ jau. Man ir bijis, ka es tā turējos pie saviem pierakstiem. Un man vienreiz Dievs pasaka skaidri un gaiši, viņš saka, tu nedrīkst ņemt pierakstus šoreiz. Un mans jautājums ir, Dievs, bet tu viņus sarakstīji. Viņš saka, jā. Viņš saka, bet tu viņus ņemt nedrīkst šoreiz. Tev nebūs pierakstu vairāk. Kāpēc? Un zini, kas ir? Un tas ir stresaini diezgan. Ar vienu piebildi. Ja tu nezini, ar ko tu esi. Redzi, kas ir? Šī brīvībai tu esi atbrīvots. Bībelēs tev rakstīts. Tu neesi saņēmis verdzības garu, lai atkal kristu bailēs. Tu esi saņēmis dievbērnības garu, kas tev liek saukt Abba Tēvs. Un skaties uzmanīgi, un brīvībai tu esi atbrīvots. Vislielākā brīvība nav tā, kuru tu uzturi. Vislielākā brīvība ir tā, kuru tev nodrošina tavs Tēvs. Un viņš saka, es zinu katru niansi, es zinu katru nākamo soli, es zinu katru jautājumu, kas ir cilvēka sirdī. Es zinu visu, kas ir vajadzīgs šeit, šodien, tagad, šajā. Es zinu visu. Jūs dzirdējāt, tā ir taisnība. Es tikko sapratu, es runāju nākotnē. Tas bija jūs dzirdat? Redziet, plūst laiks savādāk. Ja? Slavu tev, Dievs. Tātad tie, kas ir online, nesaprata, kas tikko notiek. Tas nekas, tas ir priekš tiem, kas ir klātienē šodien. Ar vienmēr sakot, ieklausies ļoti uzmanīgi. Šī brīvība no tā, ka ir kāds, kurš reālajā laikā
tevi vada. Nevis 5 minūtes pirms pasakot, bet tu izsaki zilbi, nezinot, kāda būs nākamā. Šīs ir attiecības ar Dievu, uz kurām tu esi aicināts. Savā mājā, savā ģimenē, savā darba vietā, savā skolā, savā draudzē, vienalga kur. Tu esi aicināts uz šādām attiecībām, kurā nevis dzīvoju es, bet viņš dzīvo caur mani. Un zini, kas ir interesanti? Interesanti ir tas, ka daudzi varbūt domā, tas ir sarežģīti. Tas ir, es nezinu, kā tas notiek, kā tas tā ir. Bet es tev gribu pateikt, zini, kas ir viss sarežģītākais? Rūpēties pašam par sevi. Tas ir diezgan sarežģīti. Tas ir tas, ko šī pasaule ir iedvesusi, ka mums visiem ir jāparūpējas pašiem par sevi. Tev, ja tu esi pieaudzis cilvēks, ir jāiemācās parūpēties par sevi, par ģimeni, par topšanu, un es saku, nekā nebija. Nekā nebija. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir vienīgais, kurš saka, metiet visas savas rūpes un raizes uz mani. Nu tad kā es varu nest rūpes par savu dzīvi pats, ja viņš saka, atdod visas rūpes man? Atdod visas raizes man. Slāvu tev, Dievs. Es nekad neaizmirsīšu. Zini, es esmu mācījies no cilvēkiem, kas ir gājuši pirms manis, stipri pirms manis šo ceļu. Esmu ļoti daudz no viņiem mācījies. Un tāpat laikā Dievs visu vienmēr ir personificējis priekš manis. Bet ir lietas, kas man ir ļoti labi palikušas atmiņā. Man ir palicis atmiņā, piemēram, tas, kā Džesijs Duplantis stāstīja, kā viņš reaģē uz rēķiniem, kas viņam atnāk saistībā es nosaukšu latvijas kalpošanu, man nepatīk vārds īstenībā, bet pieņemsim, jūs sapratāt ideju, ja? Ar draudu saistībā. Kad man atnāk rēķini, es viņus ceļu gaisā, es saku, Dievs, tev atnāc pasts. Man pat vaļā nav jāvar. Tev atnāc pasts. Slāvu Dievs. Zini, šis ir tas moments, kad tu nerūpējies par tām lietām. Bet es ļoti labi zinu, tikko izgāja caur galvē cilvēkiem domas. Paga. No, kā? Bet ja tu nesamaksāsi, kā tad tas notiks? Kā tad kas? Tagad ieklausies. Es nezinu visu, kas notiks un kā notiks, bet es zinu vienu. Vai nu tu rūpējies par lietām, vai nu Dievs parūpēsies par lietām. Un tad, kad Dievs parūpēsies par lietām, būs gājieni no tavas puses, kuri tev būs jāizdara, kuros viņš tevi vadīs. Viennozīmīgi. Par to nav jautājumu. Bet es gribu tev pateikt, ka Dievs tevi grib sagatavot šai dzīvei. Nevis caur to, ko tu zini, ko tu iemācies, un tās ir lietas, kas atnāks paralēli tam, kad Dievs tev gatavos. Bet pati galvenā lieta, kas tev ir jāiemācās, ir paklausīt Dieva vārdam reālajā laikā. Tagad, šajā mirklī. Šajā sekundē. Jo ar Dievu nevar sagatavoties rītdienai. Kā mums gribās sagatavoties rītdienai, vai ne? Tu zini, kas ir? Bībelē tāda interesanta vieta. Ir teikts, rītdiena nāks pati ar savu, Mateja 6. nodaļa, 3.3. es nemaldos pants, rītdiena nāks pati ar savu zūdīšanos, vai ne? Zini, kāda ir ideja tai raksturvietai? Tai raksturvietai nav ideja tev pateikt, rīt būs ziebs, gatavojies. Nē, tur ir pateikts, tev nav jāsatraucās par rītdienu. Jo, kad atnāks rītdiena, tad viņā būs lietas, kas būs rītdienā. Tev šodien nav par viņām jādomā, bet kad atnāks rītdiena, tad mana žēlastība atjaunojas ik rītu. Un es esmu ar tevi rīt. Un tev nav jārūpējas, jo tā ir Mateja 6. nodaļa, kur no 25. panta sākās tēma par to, ka nezūdies, nerūpējies, neraizējies, ko tu ēdīsi, ko tu dzērsi, ko tu ģērbsi, kur tu brauksi, kā tu to dabūsi gatavu, no kurienes atnāks finansējums. Jo pasaule par to visu laiku domā, jo viņiem nav cita varianta. Viņiem nav citas iespējas, viņiem nav tēvs debesīs, viņiem nav pārdabisks nodrošinājums, viņiem nav ticības pārpilnība viņos, viņi nevar paļauties uz pārdabisko, bet tu neesi tāds. Tu neesi tāds, bet zini, bet no miesīgā skatpunkta tev ir vieglāk būt tādam prāta līmenī. Ir vieglāk, es papildināšu, kamēr tu neesi iegājis šajā dzīvības pārpilnības atklāsmē, tev ir vieglāk būt tādam, kas parūpējās par rītdienu, kas padomā par rītdienu. Un ir tik daudz, es pilnīgi zinu, ka ir cilvēki, kuriem iekšā, beidz, nevar šito, taču mums ir, bet saprot, kas ir. Tu vari dzīvot parastu dzīvi un tu vari dzīvot pārdabisku dzīvi.
tu vari dzīvot parastu dzīvi. Un tu vari labi dzīvot parastu dzīvi. Es nesaku, tu vari labi dzīvot parastu dzīvi, kurā Dievs šad, tad, pat pārsvarā izpaužās. Tu vari dzīvot parastu dzīvi, kurā tu vari ticēt, kā Dievs nodrošina manu vajadzību. Un tā ir parasta dzīve, kurā ir pārdabisks risinājums, un tā ir laba dzīve, tā nav slikta dzīve. Tu vari dzīvot dzīvi, kurā tu izcīni savas uzvaras, ticības uzvaras. Ieklausies, tas, ko es tagad runāju, ir pilnīgi citā līmenī. Tas izklausās pareizi, izklausās tas, ko mēs visi gribam. Es gribu izcīnīt savas ticības uzvaras, bet es tev saku, tu vari dzīvot Kristus uzvarā, kas ir cits līmenis. Es tev saku, tu vari nevis dzīties pēc dziedināšanas, bet dzīvot vesels. Es tev saku, tu vari nevis izcīnīt savas ticības uzvaras finansu sfērā, bet tu vari dzīvot brīvībā viņa nodrošinājumā. Amen. Es saku, ir cits līmenis. Tas ir līmenis, kurā es atdodu savas rūpes tev. Un kas notiks? Kā tas notiks? Tas notiks ar Dieva rokrakstu. Zini, kāds ir Dieva rokraksts? Ir daudz un dažādi varianti, kāds ir Dieva rokraksts. Bet viena no lietām, ko es redzu ļoti bieži Bībelē, ir viens specifisks vārds. Viņi var tulkot dažādi, bet viens no variantiem, kā to pateikt, ir šāds. Un pēkšņi. Suddenly. Un pēkšņi. Ja? Un pēkšņi. Bet zini, kas ir tas, kas ir pēkšņi priekš pasaules, nav pēkšņi priekš Dieva un nav pēkšņi priekš tevis. Tas nav vairs pēkšņi priekš Dieva. Tas ir īstajā mirklī, īstajā momentā. Un zini, kas ir interesanti? Un kad tu iemācies šādi dzīvot, nekas nespēja tevi satraukt. Es vēl mācos tā dzīvot. Nedomājiet, ka es tā dzīvoju. Es mācos tā dzīvot. Bet es jau varu pateikt, jo vairāk es pietuvojos šim stāvoklim, jo vairāk es baudu dzīvi. Jo vairāk es baudu dzīvi. Jo vairāk es baudu dzīvi. Un mums bija pagājušajā dievkalpojumā Elana šeit runājas. Ja kāds nav redzējis, ļoti iesaku jūs noskatīties to dievkalpojumu. Superīgs dievkalpojums. Bet pirms viņa bija, es runāju par to, ka Dievs ir labs. Atceraties? Dievs ir labs. Dievs ir labs. Un zini ko? Un es gribu tev pateikt vienu interesantu lietu. Tas, ka Dievs ir labs, ir ļoti labi. Tas ir brīnišķīgi, ka Dievs ir labs. Bet ir viena lieta. Vai tu esi savienots ticībā ar to, ka Dievs ir labs? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpēc, ka redz, kas ir viena cilvēka, es neatkārtošu daudz to pagājušo dievkalpojumu, bet es gribu, lai vienkārši saproti dažas lietas. Pats fakts, ka Dievs, tev nav ne silts, ne augsts no tā, ka Dievs ir labs, ja tu netici tam. Jo zini, ko tu redzēsi? Tu redzēsi to, ka viņš ir labs pret to cilvēku, viņš ir labs pret to cilvēku, viņš ir labs pret šito cilvēku, un pret to mācītāju, un pret to neskapēc arī labs, kā tas nav pelnījis, bet arī labs pret viņu. Nav nesim mācītājiem, es saprotu, kāpēc viņš ir labs pret Alandu, bet kāpēc viņš ir labs pret viņu, es nesaprotu. Es nesaprotu, kāpēc. Smēķē viņš vēl šādi tad nolamājas. Kāpēc Dievs ir labs pret viņu? Es nesaprotu. Kādam ir tādas domas kādreiz bijušas? Klausies uzmanīgi, vai tev kādreiz ir bijusi doma, ka tu redzi cilvēku, kuru dzīvē Dievs ir labs, un tev liekas, Dievs viņš nav pelnījis? Bet es esmu labāks par viņu. Tu redzi, Dievs ir labs priekš viņu. Redzi, kas ir? Te ir ļoti interesanta nianse. Skaties uzmanīgi. Tev ir jānonāk pie atziņas. Nevis vienkārši, ka Dievs ir labs, bet viņš ir labs pret mani. Viņš ir labs. Es esmu viņa mīļotais bērns. Viņam ir labs prāts uz mani. Es tev gribu uzdot jautājumu. Kāpēc Dievam ir labs prāts uz tevi? Ja tev nebūs reāls atbildes, nevis reliģiozas, bet reāls atbildes uz šo jautājumu, tu nekad nevarēsi dzīvot viņa labestībā. Skaties uzmanīgi. Es tikko tev pateicu, Dievs ir labs pret tevi. Viņš ir labs pret mani. Bet jautājums, kāpēc? Un tev ir jāzina pareizā atbilde. Viņai ir jābūt tik dziļi ierakstītai tavā sirdī. Kāpēc Dievs ir labs pret mani? Un tam ir tikai viens izskaidrojums. Gribi zināt kāds? Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mans dzīves kungs. Esmu atdevis savu dzīvi viņam. Un tagad Dievs mani redz caur viņa upuri. Un es esmu viņa mīļotais bērns. Dievs nav labs pret mani, tāpēc, ka es zinu Dievu vārdu. Tas, ka es zinu Dievu vārdu, tam ir nianses. Es par to parunāšu vēlāk.
Dievs nav labs pret mani tāpēc, ka es vadu draudzi, vai arī es nāku uz draudzi, vai tāpēc, ka es ziedoju, vai tāpēc, ka es kalpoju, vai tāpēc, ka es vienalga, ko daru, vadu mājas grupu. Nē! Viņš nav labs pret mani tāpēc, skaties, viņš nav pret mani labs tāpēc, ka esmu labs cilvēks. Dievs nav pret mani labs tāpēc, ka es esmu izpalīdzīgs, devīgs cilvēks. Dievs nav pret mani labs, tāpēc, ka es esmu tāds, kas visiem vēl to labāko. Es atdošu savu pēdējo kraklu. Nē, ne tāpēc viņš man mīl. Ne tāpēc viņš man mīl. Zini, kas ir? Viņš mani nemīl mazāk. Viņš man nemīlēs mazāk, ja es teikšu, es paturēšu pāris kraklus sev. Viņš man nemīlēs mazāk. Es gribētu kaut ko saprot. Viņš mani mīl tikai tāpēc, ka es esmu vienots ar viņu. No viņa nācis, es dzīvoju viņā un viņš dzīvo manī un mēs esam viens. Mēs esam ģimene. Pateicoties Jēzus Kristus upurim. Tāpēc ir tie cilvēki, kuri varbūt pagaidām vēl neatbilst taviem standartiem. Bet tu redzi, bet Dievs ir labs viņa dzīvē, tu nesaproti, kāpēc. Jo viņš atšķirībā, iespējams no tevis, ir sapratis, ka viņš nevis nopelna Dieva labestību, bet viņš tic Dieva labestībai. Viņš ir pieņēmis upuri. Zini? Es tev dzirdu. Tik daudz cilvēki ir gatavi vairāk upurēt, nekā pieņemt upuri. Un jo vairāk tu upurē, jo mazāk tu pieņem upuri. Un tad, kad tu upurē daudz, tev ir problēmas ar tiem, kas pieņem upuri. Ļoti bieži ir problēma ar tiem, kas pieņem upuri. Tu nesaproti, kāpēc. Tu esi tajā interesantajā stāvoklī, kā Marta un Marija bija. Tas ir fenomenāls stāsts. Es zinu to stāstu, vai ne? Iedomājies situāciju, Jēzus ienāk iekšā Martas mājā. Vai ne? Mēs esam pieraduši, ka tā ir Martas māja, bet zināt, ka tā nebija Martas māja. Ir svarīgi zināt, tā nebija Martas māja. Tā bija Martas māja, Marijas māja un Lācara māja. Tā nebija Kāpēc? Tas ir svarīgi, tā ir svarīga nianse. Tā nebija Martas māja. Tā bija Martas, Marijas un Lācara māja. Un viņš ienāk iekšā un zina, kas ir teikts. Un ir teikts, un Marija apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Tālāk skatāmies, ko dara Marta. Marta, ir teikts, aizņemta ar daudzām lietām. Marta aizņemta ar daudzām lietām. Tur izmantots grieķu vārds merim nav. Rūpējās, raizējās, uztraucās. Tas vārds merim nav vēl tulkojās, kā viņu burtiski rāva uz visām pusēm. Lielā mīlesta dēļ, kuru viņa bija nolēmusi pasniegt visiem atnākušajiem. Es tev gribu uzdot ļoti svarīgu jautājumu. Atceries, kad es upurēju vai es pieņemu upuri? Kad es nesu upuri vai es pieņemu upuri? Es tev gribu uzdot ļoti svarīgu jautājumu. Ja tavā mājā pēkšņi iebrūk iekšā, nevar teikt iebrūk, bet vienkārši bars ar cilvēkiem ienāk. Jo Jēzus vienkārši vēl bars, un tu zini, forši, Jēzus nāks. Kas tu tāds esi? Kas viņi? Un tur ir vēl vairāk nekā šeit, saprot, vienkārši viņi līdzi Jēzu un tāds ienāk iekšā, viss ir. Un tu es Jēzu saucu, 12 saucu, kas jūs tādi esat? Bet, saprot, un tagad ir tā doma, kur ir? Kur ir barotais teļš? Kur ir tas, kur ir šitas? Davai ātri! Un Marta ķerās klātam visam. Un Marija apsēžās Jēzum pie kājām. Un saprot, kas ir? Un viņa ir tajā stāvoklī, ka viņas upuris, ko viņa nes, viņu sāk ievest, tas vārds tulkojas vēl, aizkaitinājumā. Ja mēs papētīsim grieķu valodu, viņu ieved aizkaitinājumā, viņu ieved neizpratnē, dusmās, viņu rausta uz visām pusēm, līdz vienam mirklim, kamēr viņu uzsprākst. Un viņi saka, Jēzu! Ieklausies, viņi sāk mācīt Jēzu īstenībā. Saki manai māsai taču! Saki manai māsai! Vai viņa nāk, un tur ir interesanta nianse, zini, kādus vārdus viņi izmanto precīzi? Es saku, vai tev nerūp, ka es viena pati kalpoju? Tas ir tas, kā viņi precīzi pasaka to. Vai tev ir vienalga?
Vai tu neredzi, vai tu saki viņai, lai viņa nāk un man palīdz. Interesanti ir tas, kā jūs domājat, jūs piekritīsiet, ka tas ir diezgan loģiski un pareizi. Nav vienam cilvēkam jādara viss, vai ne? Nav taču pareizi, ka viens tagad klausies, bet viņi arī grib dzirdēt, ko saka Jēzus. Bet zini, kas ir interesanti? Jebkurā citā situācijā varbūt viss būtu bijis ok, bet atšķirībā no Marijas, Marta aizmirsa, kas ir ienācis viņas mājā. Viņa aizmirsa, kas ir atnācis pie viņas. Un es tev garantēju, Jēzus neatnāca, lai viņam kalpotu. Kad Jēzus iegāja kāda cilvēka mājā, un zini ko, šodien, tas ir, varbūt tā ir analoģija, bet ieklausies uzmanīgi, šodien, kad Jēzus ienāk kāda cilvēka dzīvē, viņš nekad neienāk, lai tu viņam kalpotu. Bet tu redzēsi miljonus vajadzības. Kad Jēzus ienāk tavā mājā, kad Jēzus ienāk tavā dzīvē, tu redzēsi miljoniem vajadzības kalpot. Bet viņš nav atnācis nedēļ vienas no tām lietām, ko tu redzi. Jo viņš ir atnācis pakalpot tev. Slavu tev, Dievs! Viņš ir atnācis, lai kalpotu tev. Un zini, kas ir interesanti? Redzi, Marta aizmirsa par to, kas ir ienācis viņas namā. Viņa aizmirsa, ka tas ir tas pats cilvēks, kurš, kad bija 25-30 tūkstoši cilvēku, kuriem nav ko ēst, viņš paņem 5 maizes un 2 zivis. Un es vēlreiz jums pateikšu, ziniet, no oriģināli, grieķu valoda tik specifiska, ka tu vari, mums ir maize, ja, no otru kārtī maize, viss kārtībā. Viņiem ir nianses. Tas vārds maize no grieķu valodas nav nekas cits kā krekerītis. Krekerītis, cepumiņš. Un tās 2 zivis nav nekas cits kā šitāds anšoviņš. Tā ir specifiska valoda. Un atcerieties, kam viņas bija. Viņas bija puikam. Es atcerieties? Klausieties, tas ir atkal specifisks grieķu vārds, kas simbolizē bērnu vecumā no 5 līdz 7 gadī. Tātad 5 līdz 7 gadīgs puika nestāja pa šitādu kukuļus ar maizēm sev līdzi. Viņam bija 5 krekerīši, un es ticu, ka viņam bija 5 anšoviņi, bet 3 bija pazuduši pa ceļām. Saproti? Tu uzliec anšoviņu uz krekerīšu un apēd, bet anšoviņš ir garšīgāks, un tāpēc viņi ātrāk pazuda. Un ir palikuši 5 krekerīši un 2 zivtiņas. Un Jēzus pabaro 30,000 cilvēku. Tā, ka visi ir pēduši līdz pilns un vairs negrib un vairs neko nevajag un savāc pilnus grozus vēl lielos. Ar pārpalikumiem. Saproti, šis cilvēks ir atnācis pie Martas, Marijas un Lācara. Un Marta taisīs ēst viņam. Kalpos viņam. Un viņa nedzird, ko viņš saka, bet Marija ir sapratusi, hei, es palieku šeit. Es gribu būt šeit. Skaties uzmanīgi, es negribu gatavoties, es negribu pierādīt, es negribu izpelnīt, es negribu, lai pēc tam Jēzus teiktu, daudzos namos esmu bijis. Bet Martas un Marijas nams man vienmēr sirdī paliks tas tuvākais. Ja jūs zinātu, kā viņi mani uzņēma. Ja jūs redzētu, kādus viņi izvilka šķīvus ārā. Ja? Saprot, pie viņiem bija runā pirms tam ieradies Gamaliels, viens no augstākajiem bauslības mācītājiem. Viņi nevilka tos šķīvus ārā. Viņi man izvilka tikai. Saprot, un tas nav tas. Viņam to nevajadzēja. Tāpēc, kad viņš ir ķēniņš un kungs, un tev ir jāatcerās, kas ir viņš. Un tev ir jāatcerās, kas esi tu. Un tu esi viņa mīļotais. Dienā, kad tu pieņem Jēzu par savu kungu glābēju, tu esi viņa atsraugs, tu esi viņa mīļotais, tu neesi aicināts viņam kalpot, tu esi bērns nekalpo. Mēs neesam saņēmuši verdzības garu, bet mēs esam saņēmuši dievbērnības garu. Slāvu tev, Dievs! Slāvu tev, Dievs! Un tajā mirklī, kad Marta viņam saka, tu pasaki viņai. Jēzus saka, un es pilnīgi to redzu, mēs esam tik daudz devuši to nokrāsu viņa vārdiem. Marta. Marta. Bet es neticu, ka tas bija tā. Es ticu, ka tajos vārdos bija visdziļākā mīlestība. Tie nebija nosodoši vārdi. Tie bija, Marta, mana mīļā Marta. Tu rūpējies un raizējies par tik daudzām lietām. Hei, bet tikai vienas lietas vajag. Bet tikai vienas lietas vajag. Un tava māsa Marija ir izvēlējusies labo daļu. Pasaka labo daļu.
un tā viņai netiks atņemta. Es nezinu, kā tu, bet es tev pasaku, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri vienmēr grib kādam atņemt labo daļu. Vienmēr grib atņemt labo daļu kādam. Zini, kāpēc? Jo labā daļa, ko cilvēki izvēlās, pirmajā acu mirklī reizēm šķiet, ka nenes labumu citiem. Nu, viņi izvēlējās labo daļu. A, kas tad tā pa labo daļu tāda ir? Tāpēc, kad tas ēdiens pats uz galda atnāks, ko mēs ēdīsim. Saprot, tās vajadzības tā kā pašas piepildīsies, kamēr jūs te visi labo daļu redzat. Visi savākšies tādu labo daļu viņi tagad grib, ja? A, kurš darīs lietas? A, kā tas notiks? Atceries to, ko es teicu par sagatavošanos, ka tu visu gribi zināt, kā tas notiks, kad tas notiks, ko es darīšu, ar ko es darīšu, no kurienes atnāks finansējums. Es nezinu visas tās lietas. Tieši tāpat kā Marija nezināja, ko viņa ēdīs, kad Jēzus beigs runāt. Marija nezināja, vai visiem ir sēdvietas. Marija nezināja, vai visi jūtas labi, vai visi komfortabli, vai visi... jūs tur aizmugurē dzirdat? Viņa nezināja daudz lietas, bet viņa zināja vienu. Es esmu pie viņa kājām, un es dzirdu visu, ko viņš saka. Un zini kā, un liekas, nekā nav, kas tur, tu klausies. Bet zini, kas ir tik interesanti? Pārlicot nedaudz uz priekšu. Tad, kad Lācars nomira, un Jēzus atnāca pie viņiem, atpakaļ uz to pašu māju, tajā momentā notiek viena ļoti interesanta lieta. Tajā mirklī, skaties uzmanīgi, Marta iznāk viņam pretī un saka, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība. Un zini, ko Jēzus viņai saka? Viņš viņai saka, klausies, es esmu augšām celšanās. Vai tu tici, ka tavs brālis celsies augšā? Viņš saka, jā, es ticu, ka viņš celsies augšā, tad, kad visi celsies augšā. Viņa globalizē Jēzus pateikto. Tas ir tas, ko tik daudz cilvēku dara šodien arī. Jā, es ticu, ka viņš celsies, tad, kad visi. Jā, es ticu, ka viņš nodrošinās katru vajadzību. Protams, nodrošinās, jā, bet varbūt vispirms visiem, tad pamazām arī man. Ja? Skaties, Jēzus viņam saka, viņš saka, klausies, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Ja tu ticēsi, viņš atbild viņai uz to jautājumu, viņa saka, jā, es ticu, ka tad, kad viss celsies, viņš saka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu godību. Un zini, ko viņa izdara? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, un aiziet projām. Tas ļoti labi demonstrē to, kā mēs reizēm sakam, es ticu. Jo es tev pasaku, ja viņa ticētu, viņai nebija jāiet projām. Viņai bija jābūt, jā, es ticu, ejam pie uz kapu. Saproti? Tam bija jābūt tā. Bet bija, jā, kungs, es ticu, un viņa aiziet mājās. Un viņa aiziet mājās, un pirmais, ko viņa saka darīt. Zini, ko viņa saka darīt? Viņa saka melot. Viņa aiziet pie Marijas, kurai pirms tām viņa neteica. Viņa neteica, ka Jēzus ir atnācis, jo Marija būtu sen iznākusi. Viņa pati aizgāja. Un viņa saka Marijai savai māsai, atceries teikt, kas neko nedara pie kājām. Ja? Viņa saka, klausies, ir atnācis meistars, un viņš tevi aicina. Neko viņš viņu neaicināja. Viņš viņu nesauca, bet Marta saprata, man neiet cauri te vairāk nekas. Man neiet cauri. Es esmu kalpojis, esmu darījusi, viss ir bijis. Viņš man pateica, ka man jātic, es ticu, bet rezultāti tāpat nav. Ko tu vari saprast? Bet, viņš tevi aicina. Ej tu! Ir teikts, ja Marta gāja, Marija ir teikts skrēja. Un viņa skrēja un metās pie viņa. Un viņa pateica tos pašus vārdus un teica, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis būtu bijis dzīvs. Jēzus viņai saka, hei, es esmu augšām celšanās. Un saprot, kas ir. Un aiziet, kur viņš ir, ejam uz kapu, un visi iet līdzi. Un Lācars ceļās augšā. Un pēc tam, kad paiet laiks, atkal jau ir laiks pagājis. Un viņi ir spitālīgā sīmeņa namā, kurš sen vairs nav spitālīgs. Viņš bija kādreiz spitālīgs, viņš vairs jau sen nav spitālīgs. Tā vairs nav Martas, Marijas un Lācara māja. Tā ir spitālīgā, bijušā eks-spitālīgā sīmeņa māja. Un viņi ir tur iekšā. Un zini, kas ir rakstīts? Un Marta kalpoja. Marta apkalpoja galdus. Tā ir tā pati situācija. Viens pret viens. Tā vairs nav viņas māja, bet viņa tāpat dara to. Viņa dara to, ko viņa zina. Viņa dara to, ko viņa māk. Viņa dara to, ko viņa saprot. Viņa kalpo ar to, ko viņa zina. Un tajā vietā ir teikts, iznāk Marija, un viņai rokās ir ļoti dārgs, tīras nardu eļas, alabastra trauciņš ar tīru nardu eļu,
kas ir ļoti, ļoti dārga, neaprakstām dārga. Un viņi sasita šo trauciņu un svaida viņu ar šo eļu. Un tā eļa ir tik ļoti dārga, ka mācekļi pirmajā mirklī vienkārši, ne visi, bet viņi sāk kurnēt. Viņi saka, kas notiek? Saka, kāpēc šī eļa nav pārdota par bargu naudu? Nauda izdalīta nabagiem. Protams, tas bija Jūda Iskariots, kas to teica, jo viņš zaka. Viņš saprata, man iet garām šī nauda. Ja? Bet realitātē tā nauda ir 300 sudraba gabali, un tā ir tieši tā pati naudas vērtība, par kuru Jūda nodeva Jēzu. Viņš tikai nodeva nevis par 300, bet par 30 sudraba gabaliem. Tie ir tā pati naudas vērtība. Par šiem 30 sudraba gabaliem, par kuriem viņš nodeva Jēzu, pēc tam, kad viņš to naudu atdeva atpakaļ, viņi nopirka tīrumu, kur viņi ierīkoja kapavietas nejūdiem, pagāniem tā saucamiem. Lai tātad nopirka zemi, kas ir pietiekami liela, par 30 sudraba gabaliem. Ar šī eļļa ir 300 sudraba gabals vērta. Un skaties uzmanīgi. Un atkal viņai saka, nu ko tu dari? Kāpēc? Un Jēzus teica, nepārmetiet viņai. Jo viņa ir īstenībā izdarījusi vislielāko pravietisko lietu pie manis. Es nedaudz pārfrāzēju šo tekstu, lai jūs saprastu, kāda ir līdz šim notikusi. Viņa ir mani svaidījusi. Pirms es nomirstu pie krusta un augšām ceļos, ko neviens cits nesaprata. Skaties uzmanīgi. Tā, kura izvēlējās labo daļu un šķietami nedarīja neko un nekalpoja, bet pieņēma kalpošanu, no viņa beigās iedeva vislielāko upuri. Vislielāko upuri. Pravietisko upuri. Upuri, kurš nebija tikai darbībā, bet upuri, kurš bija, viņš gāja cauri garīgai patiesībai. Es gribu, lai tu sadzirdi šo lietu. Saproti, ka tu mācies būt pozīcijā, kurā tu dzirdi viņu. Tu dzirdi viņu. Var likties, ka Jēzum bija 12 gadi, ja es nemaldos, 12 gadi bija. Un viņš pazuda saviem vecākiem Jeruzalemē. 3 dienas vēlāk viņu atrada templī. Un māmas saka, dēls, mēs ar sāpēm tevi esam meklējuši. Kāpēc tu mums to esi nodarījis? Zini, ko viņš atbildēja? Un tur teica, viņš sēdēja sinagogā un klausījās un prasīja. Un atbildēja, kad viņam kaut ko prasīja. Viņš klausījās Dievu vārdu. Tur teica, viņš nevienu nedziedināja tur, viņš tur nedarīja brīnums, viņš vienkārši klausījās Dieva vārdu. Un kad viņam saka, kāpēc tu esi to darījis, viņš teica, vai tad jūs nezinājāt, ka man ir jādara sava tēva darbi? Tā bija viņa atbilde. Viņš nosauca vārda klausīšanos par savu tēva darbu darīšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka Romiešiem 10:17 teica, ticība nāk no dzirdēšanas, dzirdēšana no Dieva vārda. Un vienīgais darbs, jo Jēzus uzdeva jautājumu, ko mums būs darīt, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Ja es teicu, šis ir vienīgais darbs, ko Dievs no jums sagaida, ka jūs ticat viņa vārdam, viņam un tam, ko viņš ir sūtījis. Tas ir vienīgais darbs. Viņš darīja darbu, savu tēva darbu klausoties, kad bija īstais laiks. Marta un Marija darīja savu darbu klausoties. Un ir ļoti interesanti, ja papēta grieķu valodu, oriģinālu valodu, tad tā ideja, ka tad, kad Marija klausījās, tā ideja ir tāda, ka viņa viņa pieņēma lēmumu no oriģinālu valodas. Klausīties bez uzmanības novēršanas. Tas tulkojās visprecīzāk tādā veidā. Viņa pieņēma lēmumu klausīties bez uzmanības novēršanas. Tur bija ļoti daudz lietas, kas novērš Marijas uzmanību. It sevišķi Marijas uzmanību. Jo katru reizi, kad Marta grabināja katlus skaļāk, nekā viņa to darītu pēc nepieciešamības, katrs viņa perfekti zināja, uz ko tas ir adresēts. Pat ja neviens cits to nedzirdējis, tev garantēju, Marija perfekti zināja, uz ko ir katrs elpas dvesiens, viņa zināja. Katrs acu bolījiens viņas virzienā. Es šito sen pamanīju, ka cilvēki, tie, kas kaut ko dara, viņiem nepatīk, tie, kas neko nedara. Es sen esmu to pamanījis. Es vienmēr esmu brīnījies par to, ka man vecā māma, kad es biju mazs, un es nezinu, tur 1., 2. klase varbūt kaut kāda, un es esmu atnācis no skolas, un es esmu mājās, beidzot esmu mājās. Ja? Un es esmu ieslēdzis televizoru, un man iet multenis, un kas varbūt svarīgāks bērnam, pat multenēm, kas iet, ja? Tad, beidzot, visas tās
tās pārējās lietas ir malā, ja, kas tur bija saistīts ar skolu, tagad man mūtens ietnes, visu dienas es gaidīs. Bet viņi tīra māju, viņi atbrauc uz ciemos, viņi tīra māju, un viņi varētu, varam dažādi tīrīt, bet ja te ir televizors, viņa slot, viņi stāv te, un te viņa ir tur, un te viņi te, un te viņi tur, un te viņi paiet māju, un te viņi sāk slaucīt televizoru, un te viņi atgriežās ar slotu kaut ko it kā ar mitru, un es domāju, kāpēc viņi to dara, es taču neredzu mūtens. Un tam visam apakšā ir ideja. Zini kāda? Viņi nav vārdos jāizsaka. Bet ideja ir ļoti vienkārši. Es kaut ko daru, kamēr tu nedari neko. Tam ir ļoti vienkārši ideja. Reizēm nekas nav jāsaka. Vienkārši ķermeņa valoda visu parāda. Es daru. Šajā mājā neviens neskatās pakaļ tīrībai. Nu, kāpēc tu tā saki? Bērni bieži vien skatās pakaļ. Viņi ļoti labi redz, kā viņi aiziet. Kāds neskatās pakaļ tīrībai? Ļoti labi redz, kā aiziet tā tīrība. Paši padzēn viņu reizēm. Ja? Nevar tā teikt, ka neskatās. Bet ieklausies ļoti uzmanīgi. Joks metot pie malas. Tā, kas izvēlējās vienīgo lietu, kas viņai netiks atņemta, viņa pieņēma apzinātu kvalitatīvu lēmumu. Tāpat kā Marta pieņēma lēmumu darīt to, ko viņa dara. To, ko viņa zina un to, ko viņa saprot. Ar darbiem tu neko šeit nepanāksi. Bet, cik daudz skaistus darbus tu darīsi, tad, kad svētais gars darbosies caur tevi. Es negribu, lai tu iztēlojies, ka cilvēks, kurš nedara lietas, bet pavada laiku ar Dievu, nebūs auglīgs. Viņš būs visauglīgākais no visiem. Ir cits jautājums, tie augļi nenāks tā, kā lielākā daļa to iztēlojās. Tie augļi nenāks caur pūlēm, rūpēm, raizēm, kad es skries uzmanīgi. Ja es varu pateikt, tas ir mans nopelns. Ja es to varu pateikt, kaut kas nav kārtībā. Nē, ļoti labi tiem, kam tas ir nācis pa labu, bet tā nav tā ideja. Un ir situācijas, kurās varbūt nekas nav, un pēkšņi notiek kaut kas tāds, ka tu nesaproti, kā tas cilvēks to izdarīja. Dievs caur viņu strādāja, Dievs caur viņu to izdarīja. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš nekad nav meklējis savu godu patiesībā. Caur savu nopelnu, caur savu spēku, caur savu zināšanu, bet viņš ir bijis pozīcijā, kurā viņš saka, Dievs, es esmu tavs, un tu esi mans. Un viss, kas ir mans, ir tavs. Un ieklausies, tam ir otra puse. Viss, kas ir tavs, ir mans. Cik grūti ir šādi domāt daudziem cilvēkiem. Slāva tev, Dievs. Labā daļa. Es izvēlos labo daļu. Un zini ko, lai izvēlētos labo daļu, ir jāsaprot, ka labā daļa, viņa atnāk tikai un vienīgi caur vienu konkrētu lietu, kas saucās ticība. Caur ticību. Šīs lietas ir ticības lietas. Redzi, viss pārējais ir tavas personīgās darbības sfēra. Bet ir moments, kas saucās ticības lietas. Un mums ir jāpāriet no darbībām uz ticībām uz ticību, un ticība ir tā, kas radīs pēc tam darbības, ticību apliecinošas darbības. Bet mums ir jāpārtrauc domāt šajā kategorijā. Es daru, man ir jādara, Nē. Ir nepieciešama ticība. Lai ticētu labam Dievam, ir jātic, ka viņš ir labs priekš manis. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Bībelē ir fenomenāla vieta. Tas ir Lūkas evaņģēlijs. Un tā ir situācija, kur Marija atnāk pie Elizabetes. Un Elizabete tajā mirklī gaida Jānu Kristītāju, un Marija jau ir... Viņā jau ir Jēzus, viņa jau nes Jēzu. Un Elizabete saka tādus vārdus Marijai. Viņa saka, labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs viņai ir licis teikt, piepildīsies. Jo pirms tam eņģelis Gabriels ar viņu bija runājis, un viņa notic. Un tas, ko Elizabete saka, tie vārdi. Viņa saka, labi tai, kas ir ticējusi, ka tam, ko Dievs ir licis viņai sacīt, piepildīsies. Tā ir ļoti spēcīga vieta. Labi, pārnesīsim to šodienu, labi ir tam, kas ir ticējis, ka tam, ko Dievs viņam ir licis sacīt vai sacīs, piepildīsies. Amosa grāmatā 3.7 ir teikts, Dievs
nekad neko nedara, iepriekš to nepasludinājis, iepriekš neatklājis savu nodomu vai savu plānu, var to tulkot šādi, saviem praviešiem. Dievs nekad neko nedara, iepriekš to nepasacījis. Mums ir saviem praviešiem. Ieklausies uzmanīgi. Protams, ka tā ir vecā derība. Mums nav šodien jāmeklē pravietis, lai uzzinātu, ko Dievs darīs. Bet šodien Dievs, tas ir princips, kas mums ir jāsaprot. Tas ir princips, kas mums ir jāsaprot. Dievs vispirms pasaka lietas, un tam ir konkrēts iemesls, lai tu varētu ticēt šīm lietām. Un skaties, labi tam, kas ir ticējis. Labi tam, kas ir ticējis, ka notiek un notiks tas, ko Dievs viņam ir sacījis. Kā Dievs šodien runā ar mums? Caur vārdu. Personīgi un caur cilvēkiem. Tur, protams, varētu ņemt vēl apakškategorijas visādas, kā tas notiek, bet pamatā tas ir caur vārdu, personīgi un caur cilvēkiem. Un šodien labi tam, kas ir ticējis, ka notiks tas, ko Dievs ir sacījis. Un, zini, Bībele ir pārpildīta ar situācijām, kurās cilvēki nav ticējuši tam, ko Dievs ir sacījis. Zini, kāds ir rezultāts tad, kad cilvēks netic tam, ko Dievs ir sacījis? Atkal ir daudz un dažādas variācijas, bet es to ļoti novienkāršošu līdz vienam teikumam. Viņš nesaņem sacīto. Viņš nepiedzīvo Dievu sacīto. Vienā vai otrā veidā viņš nepiedzīvo. Vai arī piedzīvo stipri vēlāk, tad, kad beidzot notic. Bet nevienmēr ir bijusi iespēja noticēt pēc tam, ja mēs ņemam sevišķi šo veco derību, ja mēs paskatāmies. Nu, lūk, tad skaties, labi tam, kas ir ticējis, bet tie, kas nav ticējuši, viņi nedabūna savā dzīvē Dievu sacīto. Zini, Dievs ir sacījis, ka ar Jēzus brucēm tu esi dziedināts. Kāpēc es slimoju? Tāpēc, ka neesi noticējis viņa sacītajiem. Un es zinu, ka ir vesels varas cilvēkam, kas teiks, nu kā tu tā vari teikt? Nu, bet es ticu, es zinu, ka es ticu. Redzi, ir atšķirības starp zināšanu un ticēšanu. Un es tev varu pateikt, ir viena reize, kur šodien tu tici, un rīt varbūt tu netici tajā pašā situācijā. Bet tu vēl joprojām zini rītā. Labi tam, kas ir teicis. Skaties, kas vēl ir pateicis Dieva vārdā? Dieva vārdā ir pateicis, es nodrošināšu katru tavu vajadzību pēc savas godības un pilnās bagātības Kristu Jēzu. Filipiešiem 4:19. Kas vēl ir pateikts? Kāds ir Jēzus, tāds esi tu? Kas vēl ir pateikts? Tos pašus darbus, ko daru es, darīsiet arī jūs un vēl lielākus. Kas vēl ir pateikts? Tu esi attaisnots pagātnē, tagadnē, nākotnē ar vienu upuru uz visiem laikiem. Kas vēl ir pateikts? Dievs nepielīdzina tev tavus grēkus un pārkāpumus. Kas vēl ir pateikts? Tu esi aicināts, pagodināts, taisnots, izredzēts, svētīts. Kas vēl ir pateikts? Tu esi par svētību priekš citiem, svētīts, lai būtu par svētību priekš citiem. Kas vēl? Tās ir lietas, kas ir pateikts, bet skaties, labi tam, kas ir ticējis, tam, kas ir pateikts. Tagad, kas ir pateikts tev personīgi? To es ne visu zinu. Es zinu, kas man ir pateikts personīgi. Vai es tam ticu? Vai tu tam tici? Ko tev ir teikuši citi, ka tevi iedrošinot no Dieva gara vadīti? Jāpārbauda, ko saka citi, to nevar vienkārši tā pieņemt vienmēr. Bet ir jāpārliecinās, ja tu zini, ka tev atsaucās, man svētais gars to ir teicis, un tu man to apstiprināji, jāatcer no Dieva. Hei, vai tu tici tām lietām? Vai tu tici tām lietām? Un zini, kas ir labi tam, kas tic? Labi tam, kas tic. Cik labi? Proporcionāli tam, kā viņš tic. Proporcionāli tam, kā viņš tic, tam arī ir labi. Labi. Bet tagad ieklausies uzmanīgi. Ticība, un tas ir tik interesanti, kā laiks iet, ticība, man būs ticībā jāpalielina tas laiks. Ticība ir interesanta ar to, ka šodien mums ir atnākusi ļoti, ļoti samiksēta vēsts līdz mūsdienām. Vispār par to, kāda ir ticība, kādas ir Dieva lietas. Tur ir ļoti daudz cilvēku idejas un mācības klāt. Nevis šajā grāmatā, bet vēstī, kas tiek sludināti ļoti bieži. Viņi ir tik caurstrāvot ar cilvēku mācībām, ka mēs reizēm nesaprotam īsti, kas tur notiek. Un zini, ko esmu pamanījis? Ticība ir viena no tām mistificētajām lietām, ja tā var teikt. Neviens nezina, kas tā tāda ir, kur viņi mīt un kā viņi... Kas vispār, kas tas tāds ir ticība? Un zini, ko ir? Lielākā daļa cilvēku ir noticējuši, ka ticēt ir grūti. Tie ir meli no elles, tā pateikšu skaidri un gaiši. Ticība ir sarežģīta. Ticība, man nav spēka tā ticēt. Ticība ir grūta. Es nesaprotu. Nē,
aizmirsīs, mēs varam sarunāt tā, ja mēs iztēlotos, ka mēs varam aizmirst visu, ko mēs zinām par ticību. Visus dievkalpojumus, ko mēs esam dzirdējuši par ticību, manus ieskaitot. Vienkārši aizmirstam visu par ticību, ko mēs esam. Vienkārši iztēlosimies, ja mēs tā varētu. Un mēs vienkārši paņēmtu, ko Jēzus un ko Bībele saka par ticību. Zini, ko tu ieraudzītu? Tu ieraudzītu, ka ticība ir neaprakstāmi viegla. Ja tu aizmirsīsi 7 ticības soļus un 3 ticības atslēgas. Ja tu šito visu aizmirsīsi, tu ieraudzīsi, pasties uz Jēzu, viņš teica, ticība ir kaut kas tāds, ko var vismazākais bērns, visvecākais sirmgalvs un visi pa vidu, un var gudrs un var negudrs, un var izglītots un var neizglītots, un var tāds, kas ir plānprātīgs, visi var ticēt. Vēl jau vairāk, kad runa bija par ticību, viņš bieži vien kā piemēra teica bērnišķīga ticība. Tāda, kurā nav izanalizēšana no visām iespējamajām pusēm. Ticība ir neaprakstāmi viegla, jo zini, kas ir īsti reāla ticība? Tā ir paļāvība uz savu tēvu un visu, ko viņš ir teicis. Skaties uzmanīgi, tā nav mega smaga mentāla darbība. Tā es gāžu, tagad es gāzīšu šaubas, es nevaru nogāzt šaubas, man vajag gavēt. Es gavēšu, lai nogāstu tās šaubas savā prātā, es ārdīšu cietokšņus, vēl uzbaudu, tas ir pārāk augsts, to nevar šodien. Tur vajadzēs 2 vai 3, kas atnāk man palīgā. Un tagad mēs ticēsim kopā, jo vajag korporatīvo ticību, šeit es pats nepavilkšu. Un viņi aizmirst, ka Jēzus ir ticības autors, pamatlicējs un piepildītājs. Un mēs aizmirstam tās lietas, ka, ja tev būtu ticība kā sinepju graudiņš, viņš teica, nav mazākas, tā piemēra ideja bija ļoti vienkārši, nav mazākas ticības gradācijas par šo sinepju sēkliņu, tā bija tā ideja, ko viņš viņiem pasniedza. Un ar visiespējamo, ja vispār varētu ticību izmērīt, ko nevar izdarīt, bet ja varētu, tad ar vismazāko ticības gradāciju tev pietiek, lai pārceltu uz lielākos kalnus. Tā nekad nav ticības problēma, ticības daudzuma problēma. Tas nav par to runa. Ticēt ir viegli. Tas ir tas, kā tu to redzēsi. Tici man un tici tēvam, tici vārdam, ko es saku. Un ieklausies ļoti uzmanīgi, bet kas ir šķēršļi, kas neļauj ticēt? Es tev pateikšu tā, tu neko nevari izdarīt, lai dabūtu sev lielāku ticību. Tu nevari nopelnīt ticību, tu nevari neko no tā izdarīt. Bet ir viena lieta, kas ticībai, ja tā var teikt, ir nepieciešama. Vai tu zini, kas tāda ir? Tā saucās tīra un šķīsta sirds. Es pat pārfrāzēšu nedaudz. Tā saucās tīra, šķīsta un tāda mīksta, maiga sirds. Jo viens no galvenajiem šķēršļiem ticībai ir tas, ko Bībele sauc par nocietinātu sirdi. Nocietināta sirds. Tu esi tādu kaut ko redzējis? Nocietināta sirds. Es tev iedošu pāris piemērus par to, kas ir nocietināta sirds. Piemēram, situācija, kur mācekļi ir laivā, dodās uz otru krastu, un Jēzus parādās pie viņiem laivā, iet pa ūdeni, parādās laivā. Un viņi pārbijās. Un ir teikts, ka viņi nesaprata, kas notiek, jo viņi nebija sapratuši brīnumu ar maizēm. Tas ir iepriekšējais stāsts, viņu sirdis bija nocietinātas. Bet es iedošu konkrētāku piemēru, dziļāku piemēru. Tā bija situācija, kur, slāv tev Dievs, Jēzus varenajā vārdā. Slāv tev Dievs, slāv tev Dievs, slāv tev Dievs. Skaties, bija situācija, kad viņi sēž laivā un viņi ir aizmirsuši paņemt līdzi maizi. Viņiem nav maizes. Viņiem nav līdzi maizes. Un Jēzus viņiem saka šādus vārdus: sargaities no fariseju un saduķeju rauga. Un viņi savā starpā sāk spriest un analizēt viņa teikto. Un viņi saka, viņš mums to saka tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši paņemt līdzi maizi. Atcerieties stāstu. Un Jēzus nomanīdams viņu domas, viņiem saka, kāpēc jūs sakāt, ka jums nav maizes? Tas ir viens no interesantākajiem jautājumiem Bībelē, manā skatījumā. Skaties, kāpēc tu saki, ka tev nav maizes, kad tev nav maizes? Īstenībā viņš tā skan. Mēs varam paplašināt šo jautājumu. Jo viņiem nav maizes. Un viņi tikko par to runāja, mēs esam aizmirsuši. Un viņš saka, kāpēc tu saki, ka tev nav maizes, kad tev nav maizes? Vai tiešām tu vēl joprojām neredzi? Viņš saka, vai tiešām tu vēl joprojām nesaproti? Vai tava sirds vēl joprojām ir nocietināta? Tie ir vārdi, ko viņš izmanto.
Es nevaru vaļā tās raksturvietas, bet tici man, ja tu viņas atvērt, viņas tā arī skan. Ieklausies ļoti uzmanīgi. Vai jūs vēl joprojām neredzat, vai jūs vēl joprojām nesaprotat? Vai jūsu sirdis vēl joprojām ir nocietināts? Viņš tālāk saka, viņš viņiem dod piemēru. Vai jūs neatceraties tās 5 maizes un 2 zivis un tos cilvēkus, kas tur bija tie 25-30 tūkstoši cilvēku? Vai jūs viņus neatceraties? Viņš saka, cik grozus jūs salasījāt? Un vai jūs neatceraties pēc tam nākamajā reizē, kad bija vēl vairāk cilvēku, un kad bija, cik grozus mēs salasījām? Viņš saka, nu kā tad jūs sakat, ka jums nav maizes, kad jums nav maizes? Jo jūsu sirdis ir nocietinātas. Jo jūsu sirds, kad tava sirds ir nocietināta, tu neredzi lietas no dievišķā skata punkta. Tu viņas nevar redzēt no dievišķā skata punkta. Skaties, Jēzus parādīja skaidru un gaišu. Viņš teica, iemesls, kāpēc tev ir grūti ticēt un redzēt, ka tev ir maize, ka tev maizes nav, ir tāds, ka tavs sirds ir nocietināta. Ejam tālāk. Iemesls, kāpēc tev ir grūti redzēt, ka tu esi dziedināts, ka tu jūties slims, ir tāds, ka sirds ir nocietināta. Iemesls, kāpēc tev ir grūti redzēt, ka tu esi bagāts, ka tev kontā ir tukšs un savs, ir tāds, ka tavs sirds ir nocietināta. Iemesls, kāpēc tu neredzi, kāpēc tu nevari dzīvot priekā tajā mirklī, kad visi apstākļi apkārt liecina par to, ka te nav par ko priecāties. Sirds ir nocietināta. Bet tagad mums ir svarīgs jautājums, kas padara sirdi nocietinātu? Kas ir tas, kas padara cilvēku sirdi nocietinātu? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tāpēc, ka ja nocietināta sirds ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēks netic un nevar dzīvot vieglā ticībā, tad es gribu zināt, kas nocietina sirdi. Un zini, kas ir ļoti interesanta līdzība, tā ir līdzība par sējēju. Viņu var lasīt Marka 4. nodaļā, Mateja 13. nodaļā un Lūkas 8. nodaļā. Un katrā no šīm nodaļām ir savas nianses, un es šoreiz varbūt pat varētu atvērt arī Bībeli vaļā. Atvērsim Lūkas 8. nodaļu. Lūkas 8. nodaļa, slāva tev Dievs. Tātad skatieties, 4. pāns, bet kad daudz ļaužu bija sanākuši un cilvēki no visām pilsētām pie viņa sanāca, tad viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu un sējot, cita krita ceļmalā, to samina, putni gaisā to apēda, cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka te nebija slapjuma, un cita krita starp ērkšķiem, ērkšķi uzauga nomāca un tā tālāk. Cita krita labā zemē, uzdīga, nesa 100-kārtīgus augļus, to sacījis, viņš sacīja, ka ausis dzirdē, tas lai dzird. Tas ir tik interesanti, jo it kā dzirdēja visi. Bet viņš pasaka, ir dažādi veidi, kā var dzirdēt šīs lietas. Ja tev ir ausis, lai dzirdētu, tad dzirdi, ko es pateicu. Ieklausies, apdomā. Un tālāk viņa mācekļi viņiem saka, ko tas nozīmē, un viņš dod skaidrojumu, 10. pāns. Viņš saka, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz, dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība, ka sēkla ir Dieva vārds. Atceries, ticība nāk no Dieva vārda. Tāpēc mēs šobrīd runājam par šo līdzību. Sēkla ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, un vēlns nāk momentāli un ņem vārdu. No kā? No viņu sirdīm. Ceļmalā ir ļoti cieta zeme. Ceļmala. Nocietināta sirds. Skaistot uzmanīgi. Ceļmalā. Kas ceļmalā tie dzird, bet vēlns nāk momentāli, paņem vārdu, un viņi netic, un viņi netiek izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kas, kad tie vārdi ir dzirdējuši, tad tie to uzņem ar prieku, bet viņiem nav saknes, nav vietas saknēm, atkal cieta vide. Mazu brīdi tie tic, bet pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, tie ir tie, kas Dieva vārdu dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātības un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet labā zemē ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to patur, skaties uzmanīgi, labā un godīgā sirdī. Šeit ir izmantoti 2 ļoti specifiski grieķu vārdi – laba un godīga sirds. Laba un godīga sirds. Laba sirds, ja mēs paskatītos no oriģināla valodas, tulkojās kā laba, skaista, patīkama, bet ir ļoti interesanti viena nianse, kā tas vēl skan. Ieklausies. Laba sirds. Tā ir sirds, kura aktīvi
pamudina citus pieņemt labo. Tas ir tas, kā tu atradīsi to stronga konkordencē. Laba sirds, tā ir sirds, kas aktīvi pamudina citus pieņemt to, kas ir skaists, to, kas ir labs un to, kas ir patīkams. Redzi, labais vienmēr ir lielāks par tevi. Tie, kas patur mīkstā sirdī, labā, tādā, kas citus velk uz labo. Wow, vai nav interesanti, ka tava personīgā ticība ir saistīta uz to, ko tu pēc tam arī dod citiem? Redz, tava ticība nekad neaprobežosies ar tevi. Šī labā sirds ir tāda, kas arī citus velk pie tā, lai viņi pieņemtu to, kas ir labs. Kā man tas patīk? Kā man tas patīk? Ieskaties uzmanīgi, šajā līdzībā ir ļoti daudzas interesantas lietas, un es nerunāšu ne par ko citu, kā tieši šī mīkstā sirds vai nocietinātā sirds šobrīd. Nocietināta sirds, tā ir sirds, un es visvairāk gribu, jo tāpēc, ka par ceļmalu un akmenājumu mēs diezgan vienkārši saprotam, bet es gribu vairāk parunāt tieši par to trešo augsni, kas ir augsni, kur ir uzauguši šie, kā tas saucās, nezāles. Ērkšķi, nezāles, ja? Un saproti, kas ir, un mēs visi sējam labu sēklu, apzināti, mēs apzināti izvēlamies labo sēklu. Ja? Ir cita līdzība par valstību, kur ir teicis, ka saimnieks gāja un sēja labu sēklu, un naktī atnāca un iesēja nezāli. Ja? Un viņam prasīja, vai tu neesi labo sēklu? Saka, jā, es esmu, bet ienaidnieks to darīs. Tad redzi, ka es ļoti uzmanīgi. Tajā momentā, kad sirds ir pārpildīta ar lieku informāciju, nevienmēr viņai ir jābūt sliktai. Nevienmēr tā informācija ir jābūt sliktai. Bet tajā momentā, kad sirds ir pārpildīta ar lieku informāciju, šī liekā informācija sāk žņaukt nost ticību. Žņaudz nost ticību. Es saku, es negribu fokusēties uz tām pirmajām augstnēm, jo viņas ir tādas acīm redzamākas it kā. Ja? Cilvēks vienkārši viņš negrib neko zināt par Dievu vārdu, viens, ja teiksim, tur otrs ar prieku grib, bet cerēja, ka es noticēju un tūlīt man te viss, nezinu, aizgāja un vispār neko nesaprot par to visu. Bet reāli šeit ir cilvēki, kas viņi zina Dievu vārdu, viņi meklē Dievu vārdu, viņi pārzina, viņi jau ir ielaiduši Dievu vārdu sevi, viņš jau sāk augt, viņš reāli tūlīt būs augļi, bet viņš laiž sevi iekšā paralēlo informāciju. Kā tas izskatās? Un tas, ko es tagad teikšu, varbūt ir cilvēkam ir, nezinu, kam būs grūti to dzirdēt un saprast, bet tajā mirklī, kad paņemsim dziedināšanu kā piemēru. Es ļoti jūsu lūdzu sadzirdēt, ko es tagad teikšu, tāpēc, ka ja jūs kādreiz būsiet līdzīgā situācijā, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Zini, cilvēkam kaut kas sāk sāpēt, piemēram. 1 dienu, 2 dienas, 3 dienas, viņš pirmā mirklī varbūt nepērš uzmanību. Bet tad ir viens kaut kāds moments, kurā viņš sāk aizdomāties. Ja, tas ir kaut kas nopietnas. Kāds saprot, par ko es runāju? Ja? Varbūt kādam tā ir bijis. Un cilvēks sāk domāt, kāpēc man tik ilgi jau tas ir? Ja? Varbūt tas jau ir kaut kas nopietnas. Un zini, ir viena no lietām, ko cilvēki mēdz kādreiz darīt. Ticīgi cilvēki. Viņi sāk uzzināt visu, ko var uzzināt par savu situāciju. Kādas pazīmes? Kāds varētu būt cēlonis? Un es tev gribu kaut ko pateikt. Principā, vai tas būtu slikti? Tā kā it kā uzzināt, kāpēc man, piemēram, tur tas... it kā nav slikti, ja, teorētiski. Tur ir viena piebilde, tas nav slikti tad, ja tev nav Dievu, uz ko paļauties. Jo, ja tev ir Dievs, kuram tu plāno ticēt, tad šī informācija, ko tu iegūsti no malas, tās ir nezāles, kas piepilda tavu sirdi un sāk slāpēt nost ticību. Es esmu reizēm cilvēki, es to neesmu izdomājis, to esmu dzirdējis no daudziem citiem mācījumiem, bet es pats esmu to vairāk kārt teicis. Cilvēkiem, kuri man sāk stāstīt detalizēt savu problēmu, saka, tu gribi panākt, lai es izēju ārā no ticības. Man tā kā interesē, ko tu gribi, lai es ar tevi vienojos, jo, ja tā turpinās, tūlīt es vienošos ar tevi, ka tev nav variantu. Tūlīt jau es sākšu, jo es jau sāku ticēt tev. Saprot? Man vajag panākt, ka tu tici tam, ko es redzu Dievu vārdā un saku tev. Es nevaru ticēt, bet es tūlīt sākšu ticēt tev. Saproti, kas ir? Un tāpēc ir tik svarīgi neielaist savā sirdī liekas lietas. Tajā mirklī, ka tev ir kaut kāda problēma, vienalga, varbūt viņi ir saistībā ar ģimeni,
saistībā ar finansēm, saistībā ar emocionālo stāvokli. Ir tik daudz gudri cilvēki un gudras lietas, kuras tev var sākt teikt, tavu situāciju, tavas nianses, kas ir un viņas visas būtu labas, ja tev nebūtu Dieva. Bet tad, kad tev ir Dievs, ir tik svarīgi apzināties, vai skaties, zini, kas tā cietā sirds ir? Nevienmēr šajā kontekstā viņa ir blīva. Tu esi redzējis, kas notiek, kad, piemēram, ir daudz nezāles. Iedomājies, piemēram, tu esi iestādījis kaut ko smuku, skaistu, foršu un nezāles. Kas notiek? Zeme paliek blīva ar tām saknēm. Viņa paliek cieta. Tā ir tā cietā sirds. Nocietinātā sirds. Un tajā momentā, kad kad tu atsakies no tām visām pasaules idejām, no tām risinājumiem, un bez iks ir, bet tu atstāji savā sirdī tīru Dieva vārdu. Tīru Dieva vārdu. Tad rezultātā ir tīrs dievišķs rezultāts. 30, 60, 100-kārtīgi. Tā ir labā ziņa, ka tev nav, tas 30, 60, 100-kārtīgi, tas ir tāds atvieglojums priekš mums diezgan liels. Tas parāda to, ka tev nav jābūt 100% tikai Dieva vārds manā sirdī. Ja? Tas parāda to, ka nē, tu vari dabūt arī 70% rezultāts. Tu vari dabūt arī 60%, 40, 46,5 tu vari dabūt. Ja? Nu, tur ir opcijas, bet ziniks ir, bet tiecies uz 100. Bet tiecies uz 100. Tīrā, šķīstā sirdī mēs paturam Dieva vārdu. Slāva tev, Dievs! Mēs ticam labam Dievam tad, kad mūsu sirds ir tukša no visa liekā un piepildīta ar to, ko Dieva vārds saka. Mums ir tik daudz idejas par to, kā ir jārīkojās dzīvē, kas ir jādara dzīvē, kā man parūpēties par to, ka es būšu veiksmīgs savā darbībā. Bet Dievs saka Jozuā 1,8. Dienām un naktīm apdomā manu vārdu, un tu padarīsi savu ceļu. Iedomājies, viņš nesaka, tu padarīsi manu ceļu, plaukstošanu ceļu. Tu padarīsi ceļu, ko es tev dodu, plaukstošanu ceļu. Viņš saka, tu padarīsi savu ceļu, plaukstošanu ceļošu. Cik daudziem no jums eksistē tāda lieta, kā Dievs, es gribu būt ar tevi, bet man ir savas vēlmes arī dzīvē, vai ne? Tas saucās, es iešu ar tevi, bet paralēli man ir arī mans ceļš, kas man interesē. Dievs saka, tu viņā būsi veiksmīgs. Es tev dodu veiksmes atslēgu. Dienām un naktīm apdomā manu vārdu. Un paralēli tam Salamana pamācības 4, 20 līdz 23, kur kulminācija ir iekš tā, ka viņš saka visvairāk, kur visu sargi savu sirdi, jo no tavas sirds plūst ārā visa tava dzīvība. Tā ir tā mīkstā, maigā sirds. Par šo sirdi ir pravietojums. Visiem cilvēkiem, kas ir neglābti, ir sirds, kas ir defaultā, ja tā var teikt, nocietināta. Tā ir Ecehēla grāmata, kur ir pravietojums, kur ir teikts, es nomainīšu tavu akmens sirdi un došu tev miesas sirdi. Un tālāk ir teikts, jau jaunajā derībā ir teikts, ka jūsu sirdīs, šajā nomainītajā sirdī, ir izlieta Dieva mīlestība kopā ar svēto garu, kas tev ir dots šajā maigajā, mīkstajā, mīlestības pārpildītajā, dievišķajā sirdī. Ir svētais gars. Skaties uzmanīgi, kad šī sirds nav pārgruzīta un pārbāsta ar šīs pasaules informāciju, šis svētais gars, kas ir kopā mīlestība ar šo svēto garu, kas tev ir dots, viņa būtība un viņa daba sāk pārņemt tevi. Tā ir svētā gara gudrība un dievišķā mīlestība, kas tevi sāk pārņemt. Un viņa sāk raksturot to, kas esi tu. Tas ir moments, kurā viņa gudrība ir kļūst par tevējo, jo tev ir Kristus prāts. Tas ir moments, kurā viņa mīlestība pārpludina tevi un visus, kas tev ir apkārt. Tas ir moments, kurā svētā gara gudrība tevi vada reālajā laikā. Jo ir fenomenāla raksturvieta. Ir teikts, kad jūs nonāksiet valdības vīru, instanču, iestāžu priekšā, nerūpējieties, ko jūs sacīsiet. Tu esi dzirdējis to raksturvietu? Jo ir teikts, tajā pat mirklī svētais gars dos tev, ko sacīt, ko darīt, kā darīt. Slāv tev Dievs, un tu dabūsi pārdaviskus rezultātus. Tāpēc es teicu, šodien es jūtu, ka man ir virziens jāpaņem cits nedaudz.
Man bija jāpaņem virziens, kurš nav manos pierakstos. Man bija jāparāda, kā sludināt šīs lietas ne no pierakstiem, kas ir sagatavoti. Jums ir jāmāk plūst garā, amen. Nē. Slāva tev, Dievs. Hei, vai mēs varam dot Dievam godu? Slāva tev, Dievs, slāva tev, Dievs, slāva tev, Dievs. Slāva tev. Zini ko, mēs varam šoreiz piecelties kājas, vienkārši pārmaiņas pēc. Pie viena izkustēsieties. Slāva tev, Dievs, gods un slāva tev, Dievs. Jēzus visu varenajā vārdā, visas gods un visas slāva ir tev. Es tev tik ļoti, papiņi, pateicos par to, ka tu esi mūs izraudzījis, tu esi mūs radījis. Es tev tik ļoti pateicos par dzīvību, kas ir mūsos, par tavu dzīvību, ka mēs varam dzīvot ar citu nodrošinājumu, ka mēs varam baudīt cita veida mierinājumu, ka mēs varam baudīt risinājumus, kas ir pārdabiski. Es tik ļoti pateicos tev, svētais gars, ka tu esi izvēlējies dzīvot katrā no mums. Un es esmu tik priecīgs par to, ka mirklī, kad mēs dzirdam patiesību, šī patiesība mums dod virzienu un spēku iet šajā virzienā. Redzi, tajā mirklī, kad šodien tu dzirdēji visu par nocietinātu sirdi un mīkstu sirdi, labā ziņa ir tāda, ka šajā pat mirklī, ja tikai tu gribi, tavas sirds var tikt attīrīta pilnībā no visas drāzes. Tas notiks pavisam viegli, pavisam ātri, tev nevajag 2 dienas gavēņa, tev nevajag mēnesi kaut kādu tur īpašu kursu iet. Nē, šajā mirklī saki, Dievs, es atgriežos pie tevis. Un es esmu tik daudz salaidis sevi nezinādams, neizprastams, bet es no tā visa atsakos tagad. Es atsakos no visa, kas nesakrīt ar tavu gribu, tavu vārdu, tavu mīlestību, tavu gaismu un tavu patiesību. Es metu malā savu gudrību. Es metu malā savas zināšanas, lai iegūtu īstās zināšanas. Es zinu, ka es nepalikšu tukšā. Es zinu, ka es nekad nepalikšu ar tukšu sirdi. Vienkārši visas tās drāzes tiks nomainītas pret pērlēm un dārgakmeņiem. Jēzus varenajā vārdā. Šajā pašā mirklī es lūdzu par katru cilvēku, kas ir vai nu šeit, vai pēc tam ierakstā, vai vispār nekad dzīvē nedzirdēšu šo ierakstu, bet viņam vajag tevi. Es lūdzu par šo cilvēku. Mēs kā draudze lūdzam par šiem cilvēkiem. Jēzus visu varenajā vārdā, ka viņi ierauga vieglumu, brīvību, aicinājumu, kas ir no tevis. Ka viņi ierauga to, ka var dzīvot šo dzīvi nepiespiesti, ar smaidu, ar smiekliem, baudot katru dienu, ko Dievs ir devis. Jo nav diena, ko mēs varam paņemt, ir diena, kas mums ir iedota. Nav mirklis, kas pieder tikai mums, tas ir mirklis, kas ir Dieva dots, un tas ir mirklis, kurā mēs slavēsim, priecāsimies, baudīsim un dzīvosim ar tevi, tavā dzīvībā. Jēzus visu varenajā vārdā. Es tev pateicos, svētais gars, ka tu mums atklāji tās dzīves sfēras un jomas, kurās mēs esam pieņēmuši cilvēku mācības tavu vārda vietā. Un mēs atbrīvojamies no tā. Nav nevienas pašas cilvēku mācības, lai kāds būtu bijis cilvēks, kas to ir teicis, pie kuras būtu vērts turēties, ja viņi nesakrīt ar Dievu vārdu. Slāva tev, Dievs! Tas ir tik vienkārši. Tas ir tik vienkārši. Mēs izvēlamies aizmirst, ko mēs zinām, un pieņemt to, kas ir patiesība. Jēzus visu varenajā vārdā. Un kad mēs atpazīstam to kā patiesību, tad mēs viņu turam un nekad neizlaidīsim vairs no savu tvērienu. Kad tā ir patiesība, ko tu esi atklājis, ko tu esi devis. Svētais gars māca mums iet reālajā laikā, tavā spēkā, tavā gudrībā, tavā aicinājumā, tavā svētībā. Mēs darām savus ausis jūtīgas uz taviem norādījumiem. Ja ir kāds, kam ir vajadzīgs iedrošinājums, palīdzība, ir kāds, kam ir ko vajag pacelt, mēs esam šeit un mēs labprāt darbojamies kopā ar tevi. Jēzus visu varenajā vārdā. Šajā pašā momentā mēs kā draudze pasludinām skaidri un gaiši, jebkura slimība ir no vēlna. Jebkura slimība ir no vēlna. Jebkuras sāpes ir no vēlna. Jebkurš rūgtums, aizvainojums, bailes, šaubas, tas viss ir no vēlna. Un mēs kā draudzi stājamies tam pretī, patriecot to no katra cilvēka dzīves, kas ir šeit, kas dzird, kas ir klāti, kas dzird šo vārdu, kas pieņem. Mēs patriecam visas slimības.
Un es pasludinu, ka tu esi darīts vesels no galvas līdz kājām. Jēzus varenajā vārdā no galvas līdz kājām. Slāva tev, Dievs. Es pavēlu aiziet pilnīgi visām sāpēm. Pilnīgi visas sāpes, visas traumas. Tev nav jābūt kaut kādam iemeslam, kāpēc sāp. Pat ja tā ir trauma, pie kuras tu pats esi bijis vainīgs, es piesaucu Dievu vārdu pār tevi. Un es apliecinu, tu esi darīts dziedināts, tu esi darīts vesels. Tu esi pilnībā atbrīvots. Jēzus visu varenajā vārdā. Amen un vēlreiz amen. Visas gods un visas slava ir tev. Jēzus visu varenajā vārdā. Tu esi darīts brīvs no bailēm, brīvs no atkarībām, brīvs no šaubām, brīvs no nedrošībām, brīvs no zema pašnovērtējuma, jo Dievs ir noteicis tev tavu vērtību. Tev nav jāmeklē pašnovērtējums, tev ir jāpieņem Dieva dotais novērtējums. Un viņš tev ir atzinis par perfektu. Kristu Jēzu perfektu. Visas gods un visas slāva ir tev. Slāva tev, Dievs, mēs tev mīlam no visas sirds, un mēs tā priecājamies par iespēju tevi pazīt ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Un mēs gribam tevi pazīt vairāk. Un es lūdzu tev, ka tu dod spēku katram, kas saka, Dievs, es gribu tevi pazīt vairāk. Es lūdzu, ka viņā burtiski viņu pārpludina šis spēks pazīt tevi vairāk. Ka viņš tiešām attopās tajā, ka, hei, es esmu sarunā ar Dievu katru dienu, katru mirkli, katru momentu. Jēzus visu varenajā vārdā un draudze teica amen. Amen un vēlreiz amen. Slāva tev, Dievs!